kur jābrauc par? Šitā ir elektrība vai ir elektrība un kaut kas vēl? Uz doto brīdi, mēs braucam ar hibrīdu. Hibrīds līdz 80 km/h mūsu izpildījumā brauks vairāk uz elektrības. Ja būs nepieciešama vairāk jauda, viņš arī motoru pieslēgs klāt, lai varētu uzlādēt. Jā, tad faktiski, kā mēs arī tagad redzam, mums ir braukšanas cikls uzsācies, tad mums arī patēriņš doto brīdi rādās, kā jau mēs redzam, esam pilsētas režīmā, tad ir gandrīz 2 litri tikai. Lūk, ja būs nepieciešama lielāka jauda, tad arī motors vairāk pieslēgsies, arī patēriņš paaugstināsies. Bet faktiski par patēriņu runājot, 5 litri tas ir kombinēti ārpus pilsētas un pilsētā. Faktiski pilsētā mēs mierīgi varam palīst arī zem 5 litri, kas ir kaut kādi 4,5, 4,6. Ja cevišķi vasaras periodā. Kā redzam, arī jūs parādiet pagriezienu, viņš uzreiz sāniņu mums rāda. Tas ir izdomāts jau drīzāk. Mans uzskats, kādēļ tas izdomāts, jo kaut kādā šaurākā vietā, ja jūs griezīsieties ārā ar pagriezienu, tad jums tomēr būtu jārast tā mala. Tu redzēji, Mī? Cik interesanti.